viņam iekšpuse jau ir ļoti grīz. Citādi. Bet nē, redzi kā, viņš ir tik karsts, ka tas melnums viņam momentā izdeg. Atstāsim šito mākslu tādu gaušu. Varbūt tā zāle viņu nokaitinās. Jā, vēl ir pa karstu pišķiet jāpēc. Jā, var ierakst. Redzi, viņš strauji atdzies. Dabūt to kvērt. Dabūt to tumšumu viņam. Skaidrā. Es vienu izņemšu tagad. Nē, rekā, viņš jākā paliek gaišāk. Viņš ir pa karstu. Viņš ir pa karstu. Viņš vēl jāpavārta, kamēr viņš bišķīt atdzies. Jo viņš tā nodeg. Viņš ir tik karsts, kad tas atkal viss oksidējās par jaunu. Jā, viņam arī kāds 17 grādi, ja? Nu, koks aizvērts 400 grādiem. Bet kādi 400 te ir. Man ir bijis tā, ka man vienreiz, es elektriskajā krāsnī arī kaut to dažreiz dedzinu. Un man bija viens pasūtījums, ka man bija tādi puķpodi šamotēti palieli. Man viņas vajadzēja ātri dabūt ārā, jo vajadzēja uz Rīgu vest, tur mašīnu gaidīt. Un es tagad nevaru atdzesēt to mufeli nekādīgi. Un dzesēt, un šausmas vēl 400 grādu, nu jābrauc ir nevar. Rāva ārā pie tiem 400 grādiem. Un es zināju, ka viņi nesaplīsīs, jo viņi bija šamotēti. Un mēģinu tagad pakot papīrā, kas deg. Un tad... Nu, varbūt vairs nepaliks tieši. Nu, tā ir starpība. Šitas ir garš, šitas tumšs. Jā. Viņš grib degt, bet es viņam neredzēju. Vēlreiz varētu neredzēt. Būs vēl, nav jau vienīgi. Varbūt. Iekšiņa būs tumša, redz kāda melna. Melna būs, nav tumša. Tad, piemēram, tur var ir ko, skaidrs zālību, vēl kaut ko var darīt. Kaut ko smalku degošu, jā. Lapas rudenī. Jā, rudens lapas. Kas to kvērtu dod, kurš iedabīt. Nu, voks, tik smēks. Paliek gaišs, nevis saprast. Paliek. Bet viss vai paliek. Bet tos kodus, ko cepļos tais, viņiem tā nedara, vai ne? Nē, viņus visu to cepli slāpē. Tad Cepli aiztaisa ciet gaisa padari un iemet iekšā, nu, bet arī pie noteikti temperatūras. Kādiem 800 grādiem iemet iekšā malku vēl piemet un aiztaisa visu ciet. Tā kā te būtu ceplis, es piemet malku, aiztaisa ciet, jā. Nu, viņš tā pati slāpēšana. Notiek. Kad tad viņam var tur zaļu, zilu dabūt? Nē, šitā nevar ne zaļu, zilu. Tad, kad glazūru liek, tad var zaļu, zilu dabūt. Šitie ir 9. gadsimts, jā. Jā, 9. gadsimtā nebija mums nekādas glazūras. Nekādas metāla krājas, neko nelika. Zaļu, zilu, tad, kad stiklu pārklājums, kas ir glazūra. Ka viņu ievaskos, tad viņš arī visu tumšāk to paliks. Kā tas notiek? Nu, piemēram, ja mums tagad pat vērienam būtu vaskas kāds gabaliņš, mēs viņu iesmērētu, tas vaskas iesūktos drumstovā, nu, varbūt vēl pa karstu, lai viņš nesadeg. Un tad viņi šūdienas vai caurlaidīgs var izmantot šķidrumu daršanai, glabāšanai, netek cauri. Bet, ja grib vārīt kaut ko, ja pievaram tā kā šitajā poģinā vai šitajā, tad nē, tad nav vērts vārts, jo viņš sadeg.
Bet tajās savās ķīmiskajās analīzēs ar konstatēju astu? Ne, nekonstatēju. Nu, es tādas analīzes nav taisītas pirmkārt. Un otrkārt tāda mūsdienu, varbūt tāda mūsdienu moda, ka visur vajag būt tādu sterili, necaurlaidīgu. To laiku ļaudīm, man liekas, tas vajag neiestrīt. Liekas, ka vajag labi visu tās putras un visu. Nu, jā, viņas, bet šitie mazie trauciņi, viņi ir daudz, šitādu mazu trauciņu. Paskies ārā šos vienu veselu klārumu. Jā. Ko viņos varēja darīt? Dzēru šitādu maziņu. Ko tad tur? Tie ēdamie podi, tie ir lielāki, tanīs uzvārīt, tiem, protams, jā, tie mazie melnie, jā, visi, kas ir visas podrinātās keramikas.